Sveiki, tauta! Ilgi domāju, vai šo vispār filmēt, jo lielākā daļa tomēr sabiedrības neņem vērā šādus materiālus. Bet es tomēr, īsāk sakot, mēs nopirkām uz Ziemassvētkiem mandarīnus. Vienā no populārākajiem veikaliem Limbažos. Tās uzņēmums, viņam veikali ir pa visu Latviju, protams. Tas nav tik būtiski. Būtiski tas, kad atvedot tos mājās, man kaut kā sagribējās, jeb es teikšu tā, ienāca prātā doma apskatīties viņus. Jo esmu redzējis ļoti daudz materiālus no citām valstīm par āboliem un banāniem veikalu plauktos, kastēs, kur tos uz svaru pārdod. Un cilvēki filmē rādot tātad adatu pēdas. Respektīvi, ka tie augļi ir sabakstīti kaut kādiem sūdiem. Un tad es viņus sāku pētīt. Un kā izrādījās, katram mandarīnam ir viens caurums. Un pilnīgi visos viņos. Viens un vizuāli identisks, var teikt, kam ir resnāks, kam bišķi, bet būtībā visiem viens. Citu vispār bojājumu nav. Ļoti skaists. Bet katram viņam ir, es telefons neļauju fokusēt, palielinām uz stikliņu, lai jums kaut kā, pagaidzi pamēģināšu šidā. Redzat, jā? Šāds te. Re, kur ir blakus. Re, kur ir blakus. Re, kur ir blakus. Šādi te, lai jūs saprastu. Šos te divus no viņiem, te bija vēl divi mandarīni klāt. Divus pārgriezu, apskatījos, vai kas tur iekšā darās. Smaržoja brīnišķīgi, izskatījās vienkārši fantastiski. Garšot es neriskēju, teikšu kā ir. Un man tā vēlme zuda. Šī te mandarīni joprojām stāv, pirkti viņi ir 20, kas tā bija, 22. datums laikam, 22. decembrī, 23. Un nākamajā dienā devāmies uz citu veikalu, nopirkām mandarīnus, un viņiem nebija nekādu vainu, vispār nekādas pazīmes šām te līdzīgas. Tātad līdz ar to mani secinājumi, iespējams kļūdaini, bet tātad vienā no populārākajiem veikaliem Limbažos partija ar mandarīniem bija super veselīga. Nav vērts saukt veikalu nosaukumu. Vienkārši mans, kā saka, aicinājums tiem, kuri mēdz ņemt vērā manis veidotu materiālu un informāciju. Es aicinu jūs būt uzmanīgiem un raudzīties ne tik vien tās novelcenes, kuras jau daudzi skatās marķējumus, bet arī reāli uz produktiem un uz augļiem. Kā jau teicu, esmu redzējis, ka uz banāniem un āboliem ir šādas pašas adatu pēdas, bieži noslēptas zem novelcenītēm. Šeit mandarīniem novelcenes nekādas nebija, nekas netika slēpts, elementāri, bet mēs kaut kā nepadomājām uzreiz apskatīties, vienkārši sakrāmēm maisiņā atved mājās un teikšu tā. Vienkārši nejaušības pēc es atcerējos, ka tādi materiāli ir bijuši. Es arī gribēju paskatīties un šeku reku sapotēti tātad mandarīni. Ar ko? Nav nejausmas, priekš kam nav nejausmas, bet man jau tā domāšana ir tāda, ka tāpat kā cilvēku bērns, ka nāk pasaulē, viņš ir pati pilnība un nekādas papildus substances viņā nav jāievada. Ja tām tur būtu jābūt, tad Dievs tēvs un māte daba būtu par to parūpējusies. Savukārt attiecībā par mandarīniem, man šķiet, ka mandarīns ir arī mandarīns bez papildus kaut kādām piedevām.
injekcijas veidā. Nu tā kaut kā, jā. Tātad vēlreiz, jā, pietuvināšu, lai rekur ir viens caurumiņš, rekur ir viens caurumiņš, rekur ir viens caurumiņš, rekur ir viens caurumiņš. Nu, katram no viņiem ir pēdas no tā kā no adatas. Labi, tie, kas grib ņemt vērā šo info, tie ņem, kas negrib, viss kārtībā. Bet, kā jau teicu, nākamos mandarīnus mēs paņēmām citā veikalā, tiem bija viss kārtībā. Tātad tā bija tāda partija. Pieļauju, ka šādas partijas ir arī citos veikalos. Latvijā diez vai ir tā, ka citās valstīs tiek uzlaboti produkti, un diez vai ir tā, ka mums nē. Kā redzat, arī mums. Lai visiem jaukas un gaišas atlikušās šīs te svētku brīvdienas, un esat uzmanīgi, skatāties, ko liekat maisiņā, saudzējiet sevi, un, nu kaut kā tā, pagaidām tā.